Un šoreiz būs raksti un būs arī video, tad ieruna. Ja? Es tiešām, ja es nokļūstu tādās situācijās, kas ir nu, tādas svarīgas, un tā es rakstu, pat ne tikai Ukrainā, bet Ukrainā arī, protams. Rakstīju, un to publicēja Zemgales ziņas, publicēja, pat pārpublicēja tur vēl arī kolēģi. Un saistījos arī ar tādiem cilvēkiem, kas palīdz Ukrainai. Nu, tas varbūt tas augstākais, kā var palīdzēt, ir iestāties Ukrainas armijā. Nu, uz to es neiestājos, bet es centos ar to Twitter konvoju saistīties no paša sākuma. Man bija gods runāt ar Reinu Pozņāku, kas tagad ir Eiropas parlamenta deputāts. Viņam teica, ka es braukšu uz Jelgavas Sadraudzības pilsētu, uz Ivano-Frankivsku, jo Ukraina ir liela un varena, bet tu nevari saprast, kur braukt. Bet nu, tad tā ir Sadraudzības pilsēta, un tas ir skaidrs, ka tas tā kā mūsu tuvāk. Nu, tas notikās 22. gadā. Nu, beidzamo reizi es biju tagad mājā. 19. maija vidū, var teikt. Un tad es arī braucu uz Ivano-Frankivsku, bet tomēr es biju aizbraucis arī pie mācītāja tēva Serhija, kas dzīvo Sumos. Un Sumi ir 30 km no Ukrainas-Krievijas robežas. Nu, viņi pat, zināmā mērā, tas ir līdzīgāk Latvijas situācijai nekā Ivano-Frankivska, kas tomēr ir tālu no Krievijas. Mēs esam daudz tuvāk, un arī Somām gabalās pavisam tuvu. Un Somām gabalā tur man pateicoties Sergija, mācītājs arī draugu atbalstam, man uzņēma redakcijā. Es biju redakcijā, un tur pat avīze iznāk šajā laikā. Avīze nav iznākusi 2 mēnešus. Nu, tajā laikā tā ir bijusi online. Bet papīra formātā 2 mēnešus iztrūkus. Tas tajā 22. gadā, kad tas trauksme viss bija. Un, protams, kā to pateikt, dziļa cieņa ir to kolēģi priekšā, kas tur spēj strādāt, jo tur tāpat ir dezinformācija, viss kaut kas cits, un cilvēki ir apuļķoti. Bet ļoti svarīgi, lai būtu tā informācija iespējami patiesāk. Un tur es tā apdomāju, kā tas ir, vai mēs tā varētu. Vai mēs tā varētu turpināt darbu, ja būtu ļoti aprūtinoši apstākļi, piemēram. Tas saistās ar kaut kādu risku, protams, bet tas risks ir visai Ukraiņu tautai. Un tu tajā brīdī vienkārši pieskaiti sev pie Ukraiņu tautas. Ne vairāk. Ne mazāk arī, jā.